Radīt jaunas darba vietas Latvijas reģionos, attīstot savus projektus un beigās pašiem vēl nopelnīt 50 000 eiro. Pavisam neslikts plāns padomā jauniešiem no gandrīz visām Latvijas augstskolām. Šonadēļ tiek sākts vērienīgs studentu biznesa projektu konkurss Radām novadus, kas turpināsies nākamos 2 gadus. Vairāk stāsta Uldis Birziņš. Ar mērķi radīt jaunas darba vietas nu pat kā startējis konkurss Radām novadu. Iepazīstot novada vēlmes un vajadzības, 12 Latvijas studentu komandām līdz 2016. gadam būs jāizveido darboties spējīgi uzņēmumi vai jāsniedz padomu jau esošiem uzņēmējiem reģionos. Tagad ir noslēgusies pieteikšanās, kas bija līdz 20. februārim, un tālāk viņi izstrādā rīcības plānus sadarbībā ar novadiem un novadu uzņēmējiem. Rīcības plāns tas ir aptuveni idejas, kuras viņi realizēs, biznesa projektus, sociālos projektus, jo konkursa galvenais mērķis ir radīt pievienoto vērtību tieši Latvijas reģionos. Katrā studentu komandā darbojas vairāki jaunieši, kuru plāni ir patiešām ambiciozi. Viņi arī ir pārliecināti, ka finansējums ideja realizācijai būs. Iecavā mēs radīsim, izveidosim lielu autotransporta kompleksu, kurš būs saistīts ar transporta apkalpošanu, tālbraucēju apkalpošanu. Iecavu izvēlējāmies tāpēc, ka Iecavā ir ļoti labs strateģisks izvietojums Latvijas kartē. Tieši blakus Via Baltica transporta koridoram. Konkurss tas ir iespēja pievērst uzmanību mūsu projektam, un varbūt tas palīdzēs atrast finansējumu mazliet ātrāk. Tikmēr Raimons ar savu komandu plāno palīdzēt attīstīties Ogres novadam. Kas konkrēti tiks darīts, pagaidām atklāts netiek, tomēr jauniešu vīzija jau prezentēta novada pašvaldībai. Es uzskatu, ka tā būs lieliska pieredze. Pirmkārt tādēļ, ka visi apkārt vienmēr runā tādi jaunieši, mēs būsim uzņēmēji, mēs tur sasniegsim liels plānus, bet tā arī viss tikai runā, neko nedara. Un mēs uzskatījām, ka mēs varētu iesaistīties šajā konkursā, un tas būtu liels spiediens mums kaut ko darīt. Un tiešām izveidot savus uzņēmumus un pārbaudīt, vai mēs to esam spējīgi dzīvē darīt. Arī Lielvārdas novads drīzumā tiks pie jaunu uzņēmumu, kuru veidos Rīgas ekonomikas augstskolas studenti. Mūsu biznesa ideja sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa ir siltināt mājas, un otrā daļa ir, kad mēs nodarbosimies ar ražošanu. Un Lielvārdē ir ļoti izdevīgi novietots dzelzceļš, ko mēs ceram izmantot. Konkursam pieteikušās komandas teju no visām Latvijas augstskolām, kurām savā starpā 2 gadus būs jāsacenšas par veiksmīgākā titulu. Radām novadus balvu fonds esot 50 000 eiro. Uldis Birziņš, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.